Čau visiem! Šito video es filmēju tādā zīmīgā vietā. Tepat es arī veidoju video par to, kā pārcelties uz Norvēģiju. Un tagad būs kaut kas līdzīgs, bet pilnīgi savādāks formāts, jo te nebūs praktiski padomu, kā pārcelties. Es neesmu baigais filozofs, bet es mēģināšu izstāstīt par to, kam cilvēki iet cauri, ka viņi pārceļas uz svešu dzīvesvietu un ka ir kaut kas jauns jāuzsāk. Šito video bija atlicis baigi ilgo laiku, tāpēc, ka es neesmu tas labākais stāstnieks, bet tagad es ceru, ka es to varēšu jums parādīt pietiekami saprotamā veidā. Es īstenībā par to visu uzdūros pavisam netīšām, skatoties vienu krievu blogeru. Viņam ir baigi lielā komanda, kas ļoti labi taisa video, un man ļoti norezonēja, jo likās dīvaini, ka it kā krievi imigranti un es, ka tās ir trīs dažādas pasaules, bet īstenībā cilvēki iet cauri stipri līdzīgiem procesiem, vienalga no kuras valsts viņš ir un uz kuru valsts viņš pārceļās. Par to viss parunās turpmākajās pāris minūtēs. Šitas video un šitā tēma pavisam nav vienkārši, un vienkāršās analoģijās tas būtu apmēram kā šitas plāns reprezentēt jūsu dzīvi, jo viss skaisti uzzīmēts, viss it kā ir skaidrs, katrs izmērs, viss ir sakārtots, bet tad parādās analoģija dzīve, ar ko jums ir jātiek galā, lai jūs uztaisītu to smuko, uz ko jūs tiecaties. Tur ir gan ļoti dārgi, skaisti instrumenti, ko jūs strādājat, gan ir kaut kādi pārpalikumi no pagātnes un tā tālāk. Un ko es ar to analoģiju gribēju pateikt, ka šitas smukais plāns, tas nav tikai sapnis, uz to var reāli tikt, un tas jums beigās būs, ja vien jūs nepadosieties un šitos te drausmīgos plauktus ņems un sakārtos. Personīgi man ļoti patīk statistika un cipariņi, tāpēc es šito mēģināšu jums visu izskaidrot ar šito grafiku palīdzību. Grafiks ir vienkārši, un viņš sākas šeit augšā, kā jums ir baigi foršā pašsajūta, un jūs esat ieradies jaunajā vietā, un jums ir rozā brilles. Ko nevar šitai grafikā parādīt, ir tas, ka tas ir grafikas sākuma punkts, bet jūsu dzīvē tas jau ir kā atsevišķs sasniegums, ka jūs esat kaut kam tikuši pāri, jūs esat iekrājuši naudiņu, varbūt pārdevuši kaut kāds pričendājus no Latvijas, lai jūs varētu pārcelties. Jums jau sāk likties, ka jūs dzīve sāk nokārtoties, ka beidzot jūs ir tikuši uz to vietu, kur jūs ir gribējuši, un tagad viss būs kārtībā, finansiālās problēmas atrisināsies un tā tālāk. Un tas tikai vēl jau vairāk paspilgtina to periodu, ka jūs beidzot esat tikuši tur, jūs redzat jaunu valsti, jaunu iespaidi, varbūt ir kaut kāda ritīgi feina daba apkārt un tādā garā. Un tieši tāpēc jums tas iemīlēšanās periods ir tāds ritīgs spilgts, un ja tīri pēc bioķīmijas paskatās, tad īstenībā izdalās tieši tās pašas vielas, kā jūs esat iemīlējušies, jums viss liekas superīgi, un tāpēc arī tas viss šeit saucās rozā brilles, jeb iemīlēšanās periods. Jūs esat aizbraukuši uz jaunu valsti, jums ir daudz jaunu iespaidi, tur ir forša daba, tur ir kaut kāda savādāka kultūra, tur ir kaut kādi jauni ēdieni, ko jums gribas izbaudīt. Jūs gribat iemācīties valodu, jums liekas visi baigi forši, bet problēma ir tā, ka dzīvē nekas nav mūžīgs, un pēc šitā iemīlēšanās perioda, kas pēc statistikas no pāris nedēļām līdz pat maksimums pusgadam izstiepjas, tīri pašsajūtas ziņā tas beidzas, un tas viss iet uz leju, uz nākamo stadiju, un stāsies krīze. Un, lai nebūtu tikai teorija, es jums gribu izstāstīt uz savu piemēru, kā tas viss ir sajaukts kopā. Teorija ir rozā brīļu periods, bet manā gadījumā, kā vienmēr, visi ir bišķiņi savādāk. Pirms lidoju šurpū bija sarunāts, ka man būs darbs. Viņš man iedos savu mašīnu ar Latvijas numuriem, jo viņam jau normāla mašīna ar Norvēģu numuriem. Būs savu istabiņu, kur palikt. Tipā viss ir sakārtots, viss ir saorganizēts. Es kaut kādos 5 vai 6 vakarā ielidoju Norvēģijā, nolaižoties, redzu tur salas, fjordi, viss kaut kas interesants, viss kaut kas jauns. Pirms tam es baigi daudz neesmu ceļojis, un tāpēc man šitas reģions viss likās tāds superīgs, jauns un interesants. Viņš man sagaida savu elektromašīnu, mēs braucam, un viņš saka, es biju bišķi sajaucis ar datumiem, mēs te nesen pārvācāmies, un, karoče, tev gulta nav. Es tā, wow, vārds, ko nu darīs. Bet līdz vakaram mēs sazīmēju, kur tās gultas atrast, aizbraucām, paņēmām, viss kārtībā. Un es prasu, kur mēs liksim tās gultas, kur gulēs. Viņš saka, nu jā, tā ir otrā problēma, ka tā kā mēs to visu plānoju, dzīvoju citā mājā, un viņi pārdienas apakaļ bija pārvākušies, un, karoče, tagad nav brīva istaba. Nāksies tā kā pagrabstāvā gulēt, bet, nu, ķipā, tas nav pagrabs latviešu izpratnē.
Tas ir pagrabs Norvēģi izpratnē, ka tur ir tā kā veļas telpa blakām un bišķiņi jāpievāc. Mēs noiet lejā, bet tur burtiski, lai vēdinātos visas lūks līdz galām vaļā, tur ir salīduši zirnekļu tīkli un tā tālāk. Tur ir vienkārši kaut kādi plaukti, kur kādreiz ir veļas pulveris likts. Tāpēc es vienmēr saku, ka ar mani nav kā normāli cilvēki, man ir īpašie gadījumi. Kā viss bija sarunāts, atlidojot šeit, realitāti daudz savādāk nekā bija plānots. Bet ja kaut ko man dienas zemesardze iemācīja, ir to, ka nevajag padoties, vajag turpināt kustību uz priekšu. Un es biju aktīvs zemesargs, tāpēc arī man nebiedēja, ka būs jāpadzīvo bišķiņu pagrabā. Jo, ja ir jumts uz galvas un sienas, ka vējš nepūš virsū, tad jau ir superīgi. Bet, es netaisījos padoties un, iztīrīju visu pagrabu, izkāvos ar zirnekļiem, noliku savu gultiņu, savu guļammaisu, un es tur varēju mierīgi vismaz palikt, lai noskaidrotu, kas notiek tālāk. Es biju ielidojis tieši piekdienā un sanāca, ka visas nedēļas nogali mēs braukājām apkārt, staigājām tur pa kalniem, skatījāmies, kas te vispār notiek. Man bija reāli rozā brilles, jo es pa šito pusi vispār nebiju ceļojis un braukājot apkārt. Tajā laikā Teslas bija redzēts tikai YouTube video un tādā garā tās Teslas burtiski uz katru stūri. Tas viss, kas notikās apkārt, bija grūti aptverams, jo es domāju, kādā paradīzē es esmu nokļuvis, ka cilvēkiem visiem ir daudz naudas. Jā. Un tad pienāca pirmdiena. Un pirmdienā mēs ejam pie darba devēja, kurš saka, ka viņš mani grib uzreiz sūtīt uz vienu lielo objektu, un tai lielā objektā nelaiž iekšā, kamēr nav viss papīri sakārtot. Un mēs sākam kārtot papīrus, un viņi man palīdz piereģistrēties UDI. Ja kāds vēl nezina, UDI ir tur, kur jūs piereģistrējat pirmo reizi, kad jūs brauc uz Norvēģiju. Un pa lielam tā ir tikšanās policijā, vienkārši, lai viņi pārbaudītu, ka tev viss kārtībā papīriem un ka tu nezini kaut kāds kriminālais. Viņi palīdz man piereģistrēties tā UDI. Tā vizīte, lai piereģistrētos, ir pieejama tikai pēc 2 nedēļām. Un burtiski pāris dienas iepriekš bija reģistrēti cilvēki un bija tai pašā dienā, un tad bija varbūt tur diena vai 2 maksimums jāpagaida. Un tagad pēkšņi izrādās, ka tas ir pieejams tikai pēc 2 nedēļām. Viņi saka, ka tas viņiem neder, tāpēc, ka viņiem vajag strādnieku tagad, un ka viņi man nevar iedot citu darbu, citu objektu, ka man ir vienkārši jāpagaida tās 2 nedēļas, ka viņi man nevar iedot darbu. Padomā paši, es esmu šeit, dargajā Norvēģijā, man ir jāguļ pagrabā, man nav darbs Latvijā, naudiņa tērējies, un dokumentus es nevaru vispār izkustināt no vietas, jo man nav reģistrācija UDI. Kā mans rozā briļu periods burtiski bija iemīts zemē jau pēc 2 dienām, nevis tagad pēc statistikas, kas notiks pēc kādu laiciņu. Tāpēc es vienmēr saku, ka man ir īpašie gadījumi, ne? Jo man veiksmi ir mainīgi. Man citreiz noveicas tā, ka cilvēki nav dzirdējuši, bet arī tikpat labi gadījumi, ka man veicas pilnīgi pretēji, un cilvēki nav dzirdējuši, ka būtu kaut kā tāda katastrofa notikusi tā kā manim. Kā izskatās? Ir ok? Uzliksimies plato lēts. Ir labāk. Ko, man darbdiena ir beigusies un beidzot man ir laiks paturpināt par šito tēmu. Lai gan 23. datumu arī Norvēģija atzīmē tā kā midsummer, jeb vasaras vidū vai kaut kā tam līdzīgi. Tas netiek atzīmēts ne tū tik grandiozi tā kā Latvijā līgo, un tāpēc mums ir jāstrādā arī 24. Šitai brīnišķīgā vietā es jums pastāstīšu, kā norisinās krīze, jeb arī, kā to sauc gudrāk, cilvēku kultūra šoks. Jūs objektīvi varētu novērtēt situāciju, kā izpaužas tā krīze, jeb arī kultūra šoks, jums ir aptuveni jāsaprot, kā tas viss izpaužās dzīvē. Pilgtākie piemēri varētu būt, ka tāds sīkumiņas sadzīves ikdienas problēmiņas jums reāli sāk baigt racināt. Tas, ko jūs kādreiz ļoti novērtējāt, tas jums reāli var būt triggers, kas jūs kaitina visvairāk. Piemēram, jums patīk, ka cilvēkiem ir darba tiesības un cilvēki aizsargāt, bet jums sāk tracināt tas, ka svētdienās veikali ir aizslēgti. Izrādās, kā pārdevēji arī cilvēku, un viņi arī grib atpūsties. Un visas tās smukās klints un kalni, kas ir visapkārt, visi baigi forši un skaisti, bet katru reizi ejot uz to pašu nelaimīgo veikalu, jums jākal tas ir 300 metri pret kalnu, un pēc tam atkal uznāk ziema, un tad viss ir slidens, un tad jums jāskatās, vai jūs vispār var uzkāpt mājās, jo kaut kas jāpledojas. Varbūt jums vajag šipot zābaks jau meklēt, un visādi tādas sīkas problēmas. Un tāpat darba aizsardzība nozīmē arī lielos objektos. Ja jūs strādājat, tad
Jūs pat bez ķivers nevar ne metra noiet, un tas sasvīdušais plasmas gabals jūs tā kaitina, bet burtiski katra diena ejot uz darbu, jums atkal tas smacīgā lieta jāliek galvā, un jums vairāk neliekas, ka tie ir ikdienas sīkumi un ka to vajadzētu iemācīties, bet jums vienkārši jau nervi doskā, ka vienkārši nevar izturēt visus tos ikdienas mazos murdziņus. Un attiecīgi jums aug spriedze un visas krāsas sabiezinās un liekas, ka tā vieta, ko jūs uzskatījāt par paradīzi un jau domāju, ka tūliņ viss būs forši, izrādās, ka tur ir tik daudz mazas nepatīkamas lietiņas. Tā vairs nav paradīze, bet tā jau ir Elzas zemes virsū. Katrs man tā liekas zina kādu cilvēku, kas ir bijis ārzemēs un atbraucis atpakaļ uz mājām un pateicis, ka tur viss ir slikti, tur viss ir stulbeņi un neviens neko nejēdz un labi vien ir, es dzīvos tepat. Parasti visi tie dusmīgie cilvēciņi tieši šitai krīzes periodā aizbrauc atpakaļ uz Latviju. Tieši tas, ka cilvēki sāk domāt, tā varbūt braukt atpakaļ uz mājām, zin, tās mazās šaurās daudzstāvu māju virtuvītes, tas jau nebija tik slikti. Tas nekas, ka tur nevar divi cilvēki apgrozīties, kaut kā jau dzīvoja un viss nebija tik slikti. Tas nekas, ka visu algu nemaksā oficiāli vai ne, ka nav nekāda aizsardzība reāli, ja kaut kas darbā notiek, ka tev vienkārši var atlaist, kā neievēro visus tos likumus. Nebija jau tik slikti, kaut kā taču dzīvoja, varēja galā tikt. Tie cilvēciņi vienkārši ir aizbraukuši šitai brīdī projām, viņi padevušies un attiecīgi ļoti iespējams, ka viņu pašapziņa nokritusies un tāpēc viņi to cenšas kaut kā bravūrīgi kompensēt. Un kas ir pats svarīgākais, ko jums vajag šitai situācijā saprast, jo, ja tu esi informēts cilvēks, tu esi sagatavojies, ka tev kaut kas tāds varētu būt un tu vienkārši jau vari vieglāk tikt galā situāciju, jo tu zini, ka būs bišķiņ morāli grūti. Un lieta ir tā, ka īstenībā, ja jūs kaut vai pusgadi nodzīvojuši tais ārzemēs, jūs jau lēnā garā sāk pierast pie visu to, kas tur notiek. Jūs sāk iebraukt tais sistēmā un attiecīgi aizbraucot atpakaļ uz Latviju, īstenībā nekas neatrisināsies. Jo, ja tu aizbrauks krīzes brīdī, tu jau būsi psiholoģiski nospiests, un tu vēl aizbrauks atpakaļ, tev būs tur viss jautās, kāpēc tu atbrauc atpakaļ, kāpēc nepaliki, ja jau tur bija tik forši un tādā garā. Un, protams, kā jau Latvijā būs arī čuks aiz muguras, ka šitas pat nejēdz ārzemēs naudu nopelnīt, ko viņš te muļķis vispār brauka šurpu turpu, būtu sēdējis savā ģerevņā un nekas tev nebūtu noticis. Ja īstenībā kultūras šoks būs gan šeit, gan ja jūs aizbrauks kaut kur atpakaļ. Un ja jūs aizbrauks atpakaļ, kā es teicu, jūs pašvērtējums īstenībā ir diezgan liela iespēja, ka tiks iedragāts, tāpēc, ka jums liksies, ka jūs esat izgāzušies un jums nav izdevies kaut kas, ko pārējie jau ir izdarījuši. Jums atkal būs no sākuma tās rozā brilles un eiforija, jo visi tie draugi un viss, bet atkal tā līkana aizies lejā un tas viss diezgan ātri beigsies, jo varbūt jūs fiziski esat tieši tāds pats un varbūt jums ir tie paši cilvēki apkārt, bet tie cilvēki bieži vien jūs jau nesaprot kaut kādā veidā, tāpēc, ka jūs esat gājuši uz priekšu, jums ir bijuši jauna dzīves pieredze, diezgan daudz, kas jums ir paziņas, bet ne tādi īsti draugi, atkrīt šitādos periodos, tāpēc, ka jūs reaģējat savādāk un jūs jau domājat bišķiņ plašāk. Un šito es nekādā veidā negribu noniecināt Latvijā palikušos, bet psiha arī tāda lieta, kas pielāgojas diezgan ātri un īstenībā tāpat kā rozā brilles, arī jūsu kultūras šoks nebūs mūžīgi. Un tas pakāpeniski pāries. Un pirms tam es tīri intuitīvi ikvienam cilvēkam un arī iepriekšējos video jūs to bija redzējuši, ka es teicu, ka jums ir jābūt gataviem, ka jūs pārcelsies, ka jūsu dzīves līmenis kritīsies plus mīnus no gada līdz 2. Jums ir jābūt gataviem bišķiņ paciesties un kā izrādījās, man tīri intuitīvi no savas pieredzes bija izveidojusi pareizs viedoklis. Visi šitie pētījumi, ko es tagad biju skatījies, lai izveidot šito video, to tikai apstiprināja. Vai to cilvēki grib atzīt vai negrib, bet parasti visu šito kultūru šoku piedzīvo pilnīgi ik viens. Tas varbūt nebūtu cilvēks, kas pārceļas uz ārzemēm, bet vienkārši pārvācas, teiksim, pie savu mīļoto uz citu pilsētu. Bet kas ir mīnus šitām statistikām un visām liknēm, ka katrs cilvēks ir tik ļoti individuāls, ka tur ir tūkstošiem dažādas mazas niansītes, kas to visu ietekmē, un tas jums var izskatīties pilnīgi savādāk. Vai piemēram, pēc es atbraucu šeit, un manam draugam tai pašā bankā iedeva banka ID, man neiedeva. Tāpēc, ka nav banka ID, tu nevari piereģistrēties daudzās vietās, un tu nevari ielagoties kaut vai vegvēzenā, ka tev vajag mašīnu pārrakstīt. Un tas īstenībā ļoti izmaina visu to trajektoriju, kā jūs te adaptējās un kā jums te liekas, cik tas viss ir sarežģīti, jo es pēc tam cīnījos vairākus mēnešus, kamēr es dabūju to savu nelaimīgo internetu banku, un tas bija reāli problemātiski man, jo es nevarēju aizsūtīt naudu uz Latviju atpakaļ. Bet, kā es teicu, ja
tu esi morāli nobriedis, ka būs bišķiņ problēmas, tad jūs reāli varēsiet ar tām problēmām tik daudz vienkāršāk galā. Un es ļoti ceru, ka visa šitā drūmā informācija nav jūs baigi sabiedējusi, tāpēc, ka tālāk es jums sniegšu dažus padomus, kā jums tikt galā ar šito stresaino situāciju. Pirmais punkts, ko es iepriekš minēju, jūs esat reāli tagad jau informēti, ka jums būs problemātisks periods, un tāpat arī jūs tagad zināt, ka jūs ar viņu varat tikt galā. Tāpat jūs arī aptuveni zināt, ka viņi nav mūžīgi un viņi kaut kad izbeigsies. Un ir daži paņēmieni, ko profesionāļi iesaka, kā to tikt ātrāk galā. Un pirmais, kas ir, jūs varat kaut vai skatīties visādas grupas, teiksim, tur latviešu Norvēģijā, tad ir latviešu Norvēģijā bez garumzīmēm un tā tālāk. Māmiņas Norvēģijā ir un kas cik vēl nav. Tur visur varbūt ne katra diena jūs iegūs kaut ko baigi vērtīgi, bet ja jūs katru dienu skatīsiet cauri, tad jums radīsies kaut kāds aptuvens priekšstats par to, kas tur vispār notiek, kurā pusē vairāk meklēt darbu, kurā pusē vairāk varbūt kultūras pasākumu, vai arī kuri krāpnieki vairāk. Visādi tāda noderīga sīka informācija, ka cilvēkam, kas taisās tur dzīvot, jums tas viss būs daudz kas jauns un jūs varēs vienkārši jau uzsūkt un sagatavoties un varbūt jau zinās, no ko izvairīties un ko jums vajag vai nevajag. Ja jums tas viss vairāk nav svešs un kaut kas jauns un pārsteidzošs, tad jūs vienkārši jutīsieties daudz drosmīgāk un veiksmīgāk varēsiet orientēties vidē. Un kas jums ļoti palīdzēs neapjukt situācijā un veiksmīgi iedzīvoties, būs tas, ka, ja jūs kaut vai bāzes līmenī apgūsiet norvēģu valodu. Mūsdienās ir daudz vairāk iespējas nekā tā, ka es pārcēlos. Piemēram, pēc ir ļoti daudz visādi online kursi, kur jūs iemācāties tā kā bāzes lietas, un pēc tam jūs varat jau ar valodas runātājiem izmēģināt savējo saprašanas līmeni un cik daudz jūs spējat atbildēt, un nevajag stresot, kādā līmenī jūs to valodu iemācīsies, jo tāpat katrā ciemā mainās izrunas un viss kaut kas, bet ja jums ir kaut kāda bāze, jūs vienkārši kaut vai veikalā neapjuks. Ja jūs kaut vai veikalā varēsiet pateikt labdien un tā pārdevējai, un jūs neapjuks, ka viņi katru reizi piedāvā jums maisiņu, tad tas jau būs superīgi. Protams, vēl foršāk būs, ja jūs varēsiet kādam izstāstīt, ka jūs dzīvojat tur un tur, vai jūs nākat no Latvijas un tā tālāk, jo jūs vairāk iemācīsies, jo jums vienkāršāk būs šeit dzīvot, bet tai pašā laikā nevajag tā, ka es esmu stulbens, es nevaru iemācīties valodu, un tāpēc es vispār nekur nebraucu. Tas ir otra galējība, un tur arī nevajag ieslīgt. Lai gan es pats personīgi esmu diezgan slikts piemērs, jo es vēl joprojām diezgan slikti runāju norvēģiski, bet tikko jūs atbrauksiet, jūs jau sasveicināsieties norvēģiski, tie cilvēki jau redzēs, ka jūs šeit gribat dzīvot, un viņi tic man, viņi reāli novērtē to, ka cilvēki negrib būt vienkārši naudas peļņā šitai vietā. Un es pieminēju kultūru, bet tas arī nenozīmē, ka jums tagad ir jāsēž viņu vēstures grāmatām cauri. Vienkārši katram cilvēkam ir kaut kādas lietas, kas viņam interesē. Tas var būt kaut vai tas pats stulbais sports vai vēsture vai vienalga tehnika vai lidmodeļi, vienalga kas. Jūs noteiktiem cilvēku grupā vienmēr atradīs pa ko parunāt, un ja jums ir kaut kāda interese pa kaut kādu lietu, vienkārši iemācās kaut vai tos dažus specifiskos vārdiņus. Un jūs jau šobrīd internetā varat atrast kaut kādas vietējās hobiju grupas, kas tieši nodarbojas ar to, kas jums ir interesanti. Un attiecīgi jūs arī būsiet kopā vietējiem, jūs vēl mācēsiet pāris vārdiņus pateikt, un reāli jums viss tā socializēšanās aizies, jūs atradīs jaunus draugus daudz ātrāk un daudz vienkāršāk nekā tas ir cilvēkiem, kas vispār neko nezina un neko nesaprot. Un kā var vislabāk to klausīšanos ietrenēt savu ausi, skatās norvēģis seriāls, kaut kādus šovus, un īstenībā pilnīgi vienalga, ko jūs skatās, jo kaut vai tajā pašā stulbajā TikTokā ir tāds čalis vārdā Matijas Ramfeld, kurš caur humoru parāda, cik valoda ir grūta, bet īstenībā manai smadzenei tas ir daudz vienkāršāk nekā kursos to visu mācīties kā savus gramatikas likums. Nav svarīgi, vai jūs to skatāties YouTube, TikTokā vai filmas vai ko. Svarīgi ir, lai jums pašiem par to būtu interese un attiecīgi, ja jums būs interesanti, jūs vienkārši turpinās to skatīties, jo, ja jūs piespiedīs sev skatīties kaut kā tādu saturu, cik ilgi jūs piespiedīs? 40 minūtes, un tas arī viss. Bet, ja jums būs interesanti, jūs noskatīsies 1., 2. un 3. sezonu, un tā kā vienkārši interesējas par lietām, kas jums reāli patīk, un
tad jau tā saprašana pat atnāks. Par to, lai jums nebūtu vienkārši garlaicīga ikdiena, jums ir jāparūpējas pašiem. Kāpēc neizbaudīt, pieņemsim, uz tiem pašiem veciem amerikāņu autiņu salidojumiem neaizbraukt vai kaut ko tam līdzīgu, vai ne? Pat ja jūs sūri un grūti vienkārši pelna naudiņu, vajag atcerēties, ka arī pēc tam, ka jūs dzīvosiet laimīgi Latvijā savā mājā, jums tik un tā būs interesantāk, ja jūs varēsiet izstāstīt cilvēkiem, ka es tur uzkāpu tādā kalnā, vai es tur biju redzējis to vai šito. Tā skaistā līkne, ko es jums rādu, ir pilnīgi normāli, ja viņi arī neizskatīsies tādi. Var gadīties, ka jums viņi tā kā kardiogramma izskatīsies, ka tur ir augšā un lejā, un jums var likties, ka viss ir kārtībā, un pēkšņi saplīst jums tā sasodītā mašīna, un izrādās, ka jūs nezinu nevienu tehnisku vārdu par to, kā jums ir jāmaina priekšējais gultnes vai vēl kaut kas. Tagad to līkni reāli ietekmē simtiem un tūkstošiem dažādas visādas niansītes un apstākļi, kas ap jums notiek. Un lai gan jūs varbūt esat sagatavot, bet jums ir jābūt arī gataviem, ka tas ir normāli, ja jums kaut kas kaut kur nesanāk. Tieši tāpēc man patīk Latvijas armijā, es neatceros, kurai vienībai bija tā devīze drošais uzvar, jo tur nav teikts spēcīgais uzvar, vēl kaut kas, tur ir drošais uzvar, kas iet un kaut ko dara, kas nepadodās. Tas ir arī galvenais, ko es ar visu šito mega garo penteri jums cenšos pateikt, ka vienkārši būs grūti, bet nevajag padoties un tas beigsies. Galvenais ir kustēties uz priekšu un turpināt darīt. Un kā es redzēju pēc uzraksta, tagad mēs parunāsim par vārdu, kas lielākai daļai droši vien būs absolūti jauns. Tāpat kā tas bija man, pirms es sāku meklēt materiālu par šito visu. Šis bija labākais, ko izmet vairāk tulkotāju, un es arī atradu vairākus rakstus latviski par to, kā es pieņemu, ka viņš ir pareizs, bet ja es kļūdos, droši palabo mani komentārā, jo es jums cenšos sniegt pēc iespējas pareizāku informāciju, bet tik viens ir cilvēks un arī es varu kļūdīties. Tātad, kas reāli notiek pēc kultūra šoka? Tagad jūs lēnām rāpjas ārā no tā kultūra šoka stāvokļi, un jūs sāk pielāgoties dzīves apstākļiem, tad to visu sauc par, jūs uzminējāt, akulturācija. Un tas ir super nozīmīgs process, lai jūs justos laimīgs jaunajā dzīves vietā. Tieši tāpēc mēs par to parunāsim sīkāk. Es to visu nevaru atcerēties galvā, tieši tāpēc man ir mazais špikarīts. Un tīri, ja mēs nolasam definīciju, tad akulturācija ir mācīšanās process, kas raksturo internalizāciju, imitācijas un mācīšanās no parauga. Akulturācijai ir obligāti tieši saskara svešām kultūrām. Cilvēku valodā tas vienkārši nozīmē, ka jūs satiekas ar svešinieku un kaut ko iemācās no viņa. Tieši tas ir ļoti nozīmīgi jūsu psihē, lai jūs labi justos tajā vietā, kur jūs taisaties dzīvot. Jo no sākuma jums viss ir svešs, jums liekas, ka apkārtie cilvēki varbūt uzvedās dīvaini un rīkojās dīvaini, tad attiecīgi ar akulturāciju jūs vienkārši apgūstat un pieņemat vietējos likumus, normas, paražas un tā tālāk. Akulturācija arī iedalās vairākos veidos. Pareizāk sakot, vienkārši ir katram cilvēkam savādāks veids, kā viņš pielāgojas jaunai un sarežģītai dzīves situācijai. Un tāpēc mēs paskatīsimies bišķiņ caur šitos veidus, lai jūs kaut vai saprastu to, ka tas ir normāli, ja viens cilvēks to dara šādi un otrs dara savādāk, un ka nevajag kauties, kuram ir taisnība, ir dažādi veidi, kā tikt galā ar problēmu. Manuprāt, vissvarīgākais ir tas, ka jūs tai situācijā iesiet un mācīsieties un darīsiet, nekā tas, kādā veidā tieši jūs to akulturāciju piedzīvos. Tātad pirmais veids ir asimilācija. Asimilācija ir vienkārši tas, ka cilvēks vienkārši uzsūc jauno vidi. Viņš ir tā kā sūklis, kas uzsūc visu, kas viņam apkārt notiek, un bieži vien cilvēki pārtrauc pat sazināties ar radiem un draugiem. Viņi dzīvo ārzemēs, viņi runā tikai tajā vietējā valodā, un ir pat redzēti cilvēki, kas pēc dažiem gadiem pat ir aizmirsuši kā dzimtajā valodā runāt, ka viņi kaut kā lauzīts pāris frāzītes var izmest, un tas ir viss. Viņi vairāk nesvin tur savus dzimtos svētkus, viņi svin tikai tās dienas, kas ir vietējā valstī svarīgi, viņi vairs neatcerās, kad ir, piemēram, Līgo vai Jāņu un tā tālāk. Un principā šitie cilvēki, kas asimilējas, par to viņu pagātni liecina tikai viņu vārds vai uzvārds, un varbūt ir viegls akcents palicis pāri. Visizteiktāk to var, teiksim, redzēt bērniem, kā vecāki ir pārcēlušies uz ārzemēm, un viņi pat vairāk negrib dzimtajā valodā runāt, jo no dzimtenes viņi aizbrauc tur 5-6 gadu vecumā, un pēc tam viņiem nekas interesants tur nav noticis. Otrs veids ir pavisam vienkārši, gluži pretēji, separācija, jeb arī cilvēks principā
nomaina tikai savu fizisko ģeolokācijas punktu. Viņš ir aizbraucis un paņēmis visas valsts sev līdzi. Viņš uzturās tikai latviešu komunās, viņš tur ir paņēmis GO3 abonementus un skatās tikai savu TV3 vai LMT. Un viņš pat vispār necenšas nekādā veidā neiet uz kultūras pasākumiem. Viņš vienkārši tur atrodas, un piemērs būtu kaut vai visi zina, ka ir pasaules slaventie Chinatown, kas izveidojušas tur Ņujorkā un vēl kur tur, jo tie cilvēciņi nomainīja vienkārši fiziski, kur viņi dzīvo, bet viņi tāpat runā tikai tur ķīniešu valodā, visas izkārtnes ir ķīniski, un cilvēki, kas nedzīvo tajā rajonā, īstenībā tur pat nevar aiziet un neko nopirkt, jo tas trakais pārdevējs pat nerunā vietējā valodā. Un īstenībā es arī visus tos padomju laika cilvēciņus pie šito pieskaitu, tāpēc, ka kāda var būt, ka tu esi piedzimis valstī un pat nezini vietējo valodu, ne? Bet kas atkal izriet no tā pirmā asimilācijas veida, ka ļoti bieži viņi bērni atkal izvēlas identificēt sevi ar to valsts, kurā viņi dzīvo, un ka bērni runā tekoši un bez akcentu vietējā valodā atšķirībā no saviem sensīšiem. Un trešais akulturācijas veids ir cilvēciņi, kuri atsakās gan no savas kultūras, gan no vietējās. Un rezultāts ir likumsakarīgi, tu nesazinies ar savējiem, tiem tu esi svešinieks un jauni cilvēki tev nevar iepazīt, jo tu ne pa ko neinteresējies un neviens tev vispār nezina. Un ja tu nekontaktēsies ar jauniem cilvēkiem, tad ir, kā Freds dziedāja, aplis ir noslēdzies un cilvēks vienkārši atdopas reāli izolācijā, kā bezmaz uz visu plašās pasaules tev nav neviens, kas pa tevim īsti uztraukties. Un to veidu sauc pa marginalizāciju. Es ceru, ka šito es iztulkoju pareizi, tāpēc, ka latviešu materiālos viņš bija bišķi savādāk uzrakstīts, bet, ja jūs gribat palabot, uzrakst komentārā. Un pie šitiem es arī savā izpratnē pieskaitu ļoti daudz cilvēciņus, kas ir atbraukuši peļņā, jo bieži vien, kā es teicu, viņi strādā tur nenormāli daudz stundas, tur pat 200, 260, 300 stundas mēnesī, un viņi visu laiku strādā, un cilvēki pat nezina, kad viņam pazvanīt, un tā un šitā, un tā kā viņš ir mājās, viņš ir nogurs, un beigās sanāk, ka viņš jau vietējiem nav kontaktējies, nevienam neinteresē, kas viņš tāds ir, un Latvijā visas attiecības ir sačakarētas, un attiecīgi viņi izšķiras, un tad sanāk, ka ķipā atbrauc uz peļņu tīri, lai nopirkt savu laimīgo mājiņu, bet beigās ir pazaudējis ģimeni, un tik un tā jāmaksā alimenti, bet lai tos samaksāt atkal jāstrādā, un tas ir tas mūžīgais cikls, kur ir diezgan daudz peļņā braucēji iesprukuši. Un šito punktu es paturēju pēdējo, tāpēc, ka man negribas nobeigt uz bēdīgu noti pa šito tematu. Un ceturtais veids ir integrācija. Un integrācija nozīmē, ka cilvēks vienkārši veselīgi apzinās, ka viņš ir divu vai vairāk kultūru nesētājs un parāda pārējiem cilvēkiem labākās daļas no savas kultūras, un tai pašā laikā arī iet uz visādiem pasākumiem, interesējas pa vietējo dzīvu un uzsūc to, kas notiek tai brīdī apkārt viņam. Un pēc visiem pētījumiem un psihologu viedokļiem šis akulturācijas veids ir visveiksmīgākais gan individam, gan sabiedrībai. Protams, ir individam kaut kādā brīdī jāizlem, kurai kultūrai viņš dod priekšroku, un varbūt kaut kāda mazie tāda psiholoģiskās nesaskaņas, bet tai pašā laikā tu papildini un bagātini vidi, kurā tu esi, jo, tāds piemērs varētu būt, ka kuram nepatīk aiziet uz kaut kādu ķīniešu veikaliņu, arī kebabu no oriģināla turku uzēst, jo viņš tomēr zina labāk, kā to visu taisīt un darīt. Tas ir ķipā tas, uz ko viss pasaules šitiem multikulturālisms un viss tas virzās. Bet ja mēs skatās tā pēc globālās pieredzes, tas izklausās baigi skaisti, jo multikulturālisms ķipai visā Eiropā, bet realitātē tomēr tie iepriekšējie 3 akulturācijas veidi tomēr bišķiņi vairāk dominē, un tāpēc ir visas tās imigrantu nesaskaņas ar vietējiem. Un man gribētos vairāk piekrist tieši šitam veidam, ka integrācija ir tas, uz ko jums pašiem vajadzētu tiekties, jo, kā es vienmēr saku, ka kontrasts ir tas, kas tev palīdz sajusties dzīvam, un arī šeit ir tas, ka kaut vai reiz mūžā neesi nomainījis dzīvesvietu, tu nekad nezinās, vai tu dzīvo kaut kādā pasaku pilī, vai tu dzīvo pēdējā bedrē, jo, ja tev nav ar ko salīdzināt, tad tu nevari patiešām būt līdz galam laimīgs, jo tu nekad nezināsi, vai tas ir tieši tas, kas tev patīk, vai vienkārši tu dzīvo tāpēc, ka tev ir tāda apkārtēja apstākļi. Un tieši tāpēc
personīgi es jūtos daudz labāk, ka es esmu bijis vairākās valstīs un nevis kā turistiņš, bet arī pastrādājis bišķiņ ilgāk. Un tad es redzu tās valsts plusus vai mīnus, un tieši tāpēc es personīgi esmu arī izvēlējies sev un savai ģimenei dzīvesvietu šeit Norvēģijā. Kā es teicu, tās nav tikai finanses, bet tā ir vispārēja stabilitāte, kultūra un vispārējais. Man personīgi liekas tuvāk, un tā nav nejaušība, bet es to esmu mērķtiecīgi izvēlējies šeit palikt. Nu ko, gudrā filozofija beidzās, teorija beidzās, paldies, varam izklīst. Ja godīgi, tā bija tāda nepieciešamā teorijas daļa, vienkārši, lai jūs varētu saprast, ka ja jums nenotiek viens variants, jums ir cits variants, un ka neviens no tiem variantiem nav labāks vai sliktāks par citiem. Un protams, kā dzīvē viss ir savādāk, un tas, ko es jums te stāstu, tas ir veselīgi zināt, bet tas nebūtu nav vienīgā patiesība iekalt akmenī. Īsumā tāds mazs rezumējums, lai jūs vēlreiz atcerētos svarīgākos punktus. Nevajag bāzt sevi svešu kultūru. Varbūt vēlāk jums tas liksies interesanti, bet ja jums galīgi tas neinteresē, atrodiet lietu, kas jums vairāk interesē, un tas būs daudz veselīgāk, un jūs daudz vairāk iegūsiet un apgūsiet. Tie paši online kursi, ko es minēju, viņi var būt dārgi, jā, bet tai pašā laikā atceries, tā ir investīcija tevī, tavā emocionālā mierā, tavā mentālā veselībā, un lai tu justos mierīgs, ir vienkāršāk, ja tu zini vietējo valodu. Tāpēc tas viss ir reāli investīcija nākotnē. Ja jūs jūtat, ka jums reāli paliek patiešām grūti, nebaidāties no visādiem muļķīgiem stereotipiem, versieties pie psihologiem, un viņi jums var reāli palīdzēt, lai jūs nesastrādātu visādas stulbības. Un viena lieta, kam es no sākuma reāli nepiekrītu, bet jo es vairāk palasīju, jo es vairāk sliecos piekrist tai lietai, ir tas, ka visi ir cilvēki, un tāda lieta kā mentalitāte realitātē neeksistē. Un absolūti neviens cilvēks nepiedzimsta kaut kādām specifiskām kultūra vērtībām. Un tas pats piemērs, ka es teicu, ka es aizbraucu uz Latviju, un tur liekas, ka pēkšņi visi palikuši pa mērkaķiem pie stūrēm. Atbraucot te uz Norvēģiju, paiet gads, divi, viņi saprot, ka nav vajadzīga viss tā agresija, nekur nevajag nesties, un visi kārtībā, ja jūs tur būs 10 minūtes vēlāk, un tādā garā, un viņi sāk braukt normāli, un visi tie uzvedības modeļi un viss pārējais, tas viss reāli veidojas no to, ka jūs esat tajā kultūrā, vai ne? Jo, ja jūs nebūtu Latvijā, švak vai jūs kādreiz ēst speķa zirņiem tāpat vien kopā, jo modernā pasaulē tāds ēdiens principā normāli neeksistē. Un ja mēs paskatāmies tīri pasaules mērogā, vai ne, jums liekas, ka ir visāds mentalitātes, visāds kultūras, viss kaut kas, bet vienalga, vai jūs skatās latviešu filmu, vai jūs skatās amerikāņu, vai tur kaut kāda Āzijas brīnuma, tik un tā jums būs saprotams koncepts, ka tur ir kaut kāda gādīga omīte, kas mazbērnu ņem un palutina kaut kādu saldumiņu, vai ne? Tās cilvēciskās vērtības pilnīgi visās valodās un visās kultūrās tulkojas īstenībā diezgan līdzīgi, un mūsdienās lielo pilsētu iedzīvotāji līdzīgāk nekā viņi domā. Varbūt viņiem mainās valoda, bet ik viens lielpilsētas iedzīvotājs zina, ka tas ir rajons, kur neiet, ka tur vajag aizslēgt mašīnu, teiksim, esot tuneļos, jūs var aplaupīt un tā tālāk, vai ne? Un pilnīgi vienalga, vai tā ir Rīga vai Ņujorka, jums tās līdzības īstenībā ir daudz vairāk nekā atšķirības. Jo tīpaši sākumā var gadīties, ka, teiksim, jūs nesaprot to vietējo valodu un tā, bet īstenībā tās cilvēciskās vērtības, ja tu esi strādīgs un čakals, vai arī, ja tevī smadzenes savās vietās, viņš varbūt nespēs tev izskaidrot, valodai nebūs nozīme, bet ja viņš redzēs, ka tu kusties uz priekšu un neesi sliņķis un zini, ko dara, tad tik un tā tas cilvēks jau novērtēs tā valoda un vispārējais, tas viss atnāks ar laiku, par to īstenībā nevajag tik ļoti uztraukties. Un lai jums pašiem būtu vienkāršāk integrēties un arī apkārtējiem interesantāk, tāds daži maz padomiņi, kā to darīt veiksmīgāk. Atkarībā no apstākļiem, protams, bet kaut vai uzcept tur vecās mammas speķpīrāgas, iedot pagaršot vietējiem, un jums parādīsies kaut kāda tur saruna temata, vai ne? Vai arī tur parāda kaut kāda interesantāka Latvijas grupu tur, jo var gadīties, ka viņi, teiksim, brainstorm dzirdējuši vai kaut ko tam līdzīgi. Bet, protams, kas ir jābūt bišķiņ smalkjūtīgam, jo mans mūžīgais piemērs ir, mēs esam Latvijā pieraduši, ka var aiziet un nopirkt tur rasolu vai kaut kādas krabu salāts vai kartupeļu salāts, un atbraucot šeit, man bija baigais šoks, ka es nopērku kartupeļu salāts, nu it kā elementāra lieta. Reāli tur ir
trešdaļa majonēzi, tur viss slīgs, tu redzi majonēzes pildījumu un starp to kaut kādas kartupeļus. Un tā kā jūs rāda savus ēdienus, nevajag jūsu vietējie salāti sūd. Jums vienkārši vajag pateikt, jā, pie mums ir savādāk bišķiņ, mums varbūt izvēli lielāka kaut kas, tas smalkjūtīgi tam pieiet, jo jūs varbūt labi gribēdam vienkārši var netīšām kādu aizvainot, un tas točno nepalīdzēs nevienam. Un ļoti labs piemērs manā izpratnē pa integrāciju ir tas, ko varēja redzēt manā vlog sērijā kādu laiciņu atpakaļ. Es biju ciemos pie deju kolektīva Ozoliņš, pēc tas ir labs piemērs, tāpēc, ka viņi ir kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, viņi jau brīvi parunāties latviski, apspriest kaut kādas vietējās problēmas, un tajā pašā laikā viņi ar savu deju un kaisli, viņi te braukā apkārt, un tur uz Nacionālās operas jumta Oslo bija nodejojuši, un tādā garā viņi parāda, ka īstenībā ir līdzīga, bet bišķiņa atšķirīga kultūra, un daudziem norvēģiem arī ir interesanti uzzināt, ka viņiem arī tautdejas, bet viņi savādāk, teiksim, latviešu tautdejas ir tāds jāstrāks. Un, protams, tu arī fiziski izkusties normāli, un tādā garā viss tas pasākums ir tikai win-win. Vēl viens superīgākais piemērs bija, kā Raimonds bija noorganizējis tādu starptautisko tusiņu, un cilvēki no dažādām nācijām, kas nāca, viņi nāca ar savu nacionālo kaut kādu ēdienu. Un, protams, ka tusiņu organizēja latvieši, tāpēc mums tur bija daudz vairāk pārstāvēt ēdienu, bet idejiski bija tā, ka tai tusiņā vismaz 5 valodās kā minimums runāja. Un tas bija ļoti foršs un interesants veids, kā cilvēkiem vienkārši savstarpēji uzsākt sarunu. Tas pasākums bija superīgs vienkārši, jo iepazina tik daudz dažādas interesantas cilvēkus, jo šeit Norvēģijā nav tā, ka ir tikai imigranti no Polijas, Latvijas un Lietuvas. Es personīgi esmu strādājis kopā gan ar francūzi, gan ar cilvēku no Austrālijas, tā kā te reāli cilvēki no visas pasaules. Es zinu, ka video ir diezgan garš un diezgan daudz visādi informācija, kas ne visiem liekas interesanti. Tik un tā jāpiemina tāds fenomens, tā kā kultūras pazaudēšana. Es pats personīgi to definētu ar saviem vārdiem, ka tas ir izteikts sarūtinājums par to, ka tu esi pazaudējis, teiksim, valodas vidī, ierastais darbs. Viss tavu bijušā ikdiena, kas bija iepriekšējā dzīvesvietā, tas bija vienkārši tā kā radio, tā kā fons, tu pat viņu īpaši par to nepiedomāji. Un tagad, kad tu esi aizbraucis uz jaunu valsti, jaunu vietu, tev tas viss likās tik foršs, tik mīļš un tā tālāk, un tāpēc tev ir tā kā, skumjas, tā kā nostalģija pēc to visu. Īpaši izteikts tas ir cilvēkiem, kas ir nedēļas savas gribēšanas aizbraukuši projām no vietas, pieņemsim tie paši ukraiņi vai kaut kādi citi bēgļi no kara. Jo tā kultūras pazaudēšana nav tikai tas, ka tu nevari runāt savā dzimtā valodā, tas ir arī tas, ka tev gluži vienkārši nav nevienas atbalsta persona apkārt, jo pirmā brīdī tev nebūs ne draugi, nekas, un ja jūs ir pārcēlušies ar visu ģimeni, tev pat nav tāda elementāra lieta kā kaut kāds omīt vai kaut kas, kam iedot sīkos pieskatīt, ja kaut kāds vakarmaiņa vai vēl kaut kas. Tas būs viens tāds moments, ka jums tīri emocionāli jūs pēkšņi sapratīs, ka jūs esat vieni paši, un viss, ko jūs zināja, visi rada draugi un paziņas, tas viss ir 100 vai pat 1000 kilometru projām no jums, un īstenībā īpaši nav skaidrs, kad un kā jūs nākamreiz satiksies, kādos apstākļos, un vai jūs vispār satiksies ar visiem tiem cilvēkiem, ko jūs pirms tam pazina. Un kā mēs diemžēl zinām, neviens nav mūžīgs, un tāpēc es silti iesaku pat, ja jums sanāk sastrīdēties pirms aizbraukšanas, tik un tā aizsūt īziņu vai pazvanu un parunājas ar sev tuvajiem cilvēkiem. Nevajag ļaut kaut kādiem sīkumiem sabojāt attiecības. Un, lai gan mūsdienās ir daudz visādi sazināšanās veidu, tas, protams, nevar aizstāt vienkārši sarunu dzīvajā. Tas, jebkurā gadījumā, ir daudz labāk nekā, ka jūs vienkārši pazaudē kontaktu. Un, protams, nekādā gadījumā nevajadzētu aizmirst arī elementāras lietas, kā psiholoģiskā un fiziskā veselība iet ļoti bieži roku rokā viena otra. Un nepavelt visi Norvēģijas skrien, haiko, iet dabā un tā tālāk. Ir tīpaši, ja jūs dzīvos kaut kur augšā ziemeļos, tur var būt arī pusgada tumsa. Depresija ieslikt ir ļoti vienkārši, bet ja jūs ies ārā pastaigāsies, jūsu ķermenis parūpēsies, lai jums izstrādājas viss nepieciešamie hormoni un vielas, kas jums ir vajadzīgi, un tāpēc latviešiem arī tas teiciens veselā ķermenī vesels gars, jo arī fiziskās aktivitātes jums var vienkārši piedāvāt kaut kādu nosacītu rutīnu. Visā tai haosā, kas notiek jums apkārt, ja jums ir tāds foršs ieradums no rīta vai vakarā, iet kaut kādu pāris kilometru pastaigā, tad jums vismaz būs kaut kāds ritms dienai. Un, ja jums būs kaut kāds ritms, jums liksies, ka tas hauss vairāk nav nepārvarams, tad jums atkal būs tie paši mans piesauktie plauktiņi, ka jūs vienkārši varēsiet lēnā garā visu sakārtot un saprast vietu un veidu, kur un kā jūs tagad dzīvojat.
Un, protams, kā jebkuram vecākam, kurš pārceļas uz kaut kurienu, vissvarīgākais aspekts, pa ko vienmēr visvairāk jautājumu, ir bērni. It īpaši šeit uz Norvēģiju visiem pirmais jautājums pa sliktu slavu ieguvušo bārnevērņu, jeb Bērnu tiesības aizsardzības biroju. To viss man būs atsevišķi vēlāk lielais video, tad varēs es to visu izskaidrot sīk un smalki. Un, ja līdz šim mēs apskatīju, kā tiek galā pieauguši cilvēki psihē uz šitām milzīgām dzīves pārmaiņām, tad tagad mēs paskatīsies, kā to tiek galā bērni. Un īstenībā atbildi pavisam vienkārši. Bērniem nav tik daudz uzkrāt visādi ieradumi un visa apkārtējais viņu psihe tikai nobriest. Un tieši tāpēc viņi adaptējās un pielāgojās neskaitāms reizes ātrāk nekā vecāki. Protams, viņi arī nav vecāki un viņi var nesaprast visus tos iemeslus, kāpēc jūs vairs negribat dzīvot tajā vietā, kur jūs esat, kāpēc jūs pārvācaties. Un no sākuma var būt mežonīga pretestība, jo pamēģina sev nostādīt bērnu vietā. Viņiem īstenībā viss tā ikdiena salīdzinoši daudz vienkāršāk un visi viņu draugi, teiksim, skolā un kaut kādā pulciņā. Un pēkšņi vienā dienā sencītis vienkārši pasaka, ka nē, mēs tagad dzīvosim vispār citā valstī, kur jums būs cita skola, citi draugi un vispārējais apkārt būs pilnīgi savādāks nekā līdz šim. Protams, tas viss nāks ar baigo pretestību un viņi nebūs īpaši priecīgi no sākuma, bet tur ir tīri jau jārunā savā starpā un jāizskaidro, kāpēc ir tāda iemesla un kāpēc ir tāda situācija izveidojusies. Vairāk pusauģiem ir grūtāk pārvākties, tāpēc, ka varbūt viņiem jau ir pirmās simpātijas un mīlestība parādījusies. Tāpēc viņiem viss tā pārākšanās būs reāla katastrofa. Un viņi arī izauguši no to vecumu, ka viņi vienkārši var pieiet pie mammas un paņemt aiz rokas, ja viņi jūtas nedroši, un tāpēc sanāk, ka viņiem bišķiņi sanāk cīnīties pašiem pa sev. Protams, viņiem no sākuma nebūs diezko viegli, tāpēc, ka paši saproti, tā jau skolā visu laiku ir kaut kas jauns, un ja tas viss vēl ir jaunais pirmā brīdī svešā valodā, tad sanāk, ka ir 2-3 reizes vairāk informācija nekā parasti, bet jo agrāk pārvācas, jo bērns vieglāk to pārdzīvo, bet īstenībā, ja pārvācas nevis pusauģi, bet jau kaut kādi jaunāki, tur 5-6 gadu vai pat bērndārs vecuma bērni, tad viņi vairāk pārdzīvos nevis pa savu skolu, tas viņam viss ir tā otršķirīgi. Viņi vairāk skatīsies uz to, ka ja mamma atnāk no darba un sēž un raud un skums pa savu pazaudēto dzimteni vai vēl kaut ko, tad viņi par to būs vairāk uztraukušies, nevis par to, ka viņiem ir kaut kas papildus jāmācās. Un jāsaka, ka pārsvarā visi bērni reāli pusgadu pēc 9 mēnešiem jau runā vietējā valodā viegli akcenti, jo viņi burtiski iemest tajā vidē. Viņiem nav nekādi varianti, un viņi īstenībā arī tiek bišķiņ tam spītam, ka viņi pārcēlušies uz jaunu vietu, un tad viņi mierīgi buldurē vietējā valodā, un ļoti retos gadījumos es esmu tikai redzējis, ka par to būtu patiešām kaut kas jāuztraucas. Un sakarā bērniem nevar nepieminēt, ka man tā liekas, ik viens ir dzirdējis tāds pusanekdots, ka bērni iemācās valodu ātrāk pa vecākiem, un pēc tam iet līdzi, teiksim, tulkot vai nu iestādēs, vai arī uz skolu iet līdzi, un tad var gadīties, ka tas bērns iztulko tā, kā viņam patīk. Pieņemsim, skolās dienasgrāmatās piezīmi iztulko bišķiņ savādāk, teiksim tā, kā viņam ir labvēlīgi. Nevis to, ka viņš nav bijis stundā vai kaut ko nav iemācījies, bet ka viņš ir čības aizmirs mājās. Bet, ja šito mazo prikoliņu neuzķer pietiekami ātri, tad īstenībā diezgan liels problēmas var rasties, jo tomēr normāli būtu, ka bērns var uz vecākiem visur un vienmēr paļauties, vai ne? Nevajadzētu ļautai situācijai izveidoties, ka vecāki ir atkarīgi no bērniem. Un, protams, ja mēs runājam par padomiem, tad tāpat kā visur citur pārpratumu un kaut kādas sīkas problēmiņas, tās būs vienmēr, un tā īstenībā jau ir ikdiena, uz to jums ir jāsāk pierast, bet arī vajag atcerēties, ka visi ir pārdzīvojams un visi atrisināms, un ne jūs ir pirmie, ne pēdējie, kam viss šitā epopeja notiksies. Un te ir vairāk imigranti, tad tā sistēma jau ir atstrādāta, jūs nav tik unikāli, kā jūs domā, un viņi ir redzējuši visādas brīnums, tāpēc jau īstenībā jums atkal personīgi būs vieglāk, tāpēc, ka cilvēki jau zinās, kā reaģēt un kam zvanīt un ko darīt. Un, protams, vissvarīgākais jautājums, kas notiek pēc tam, jo kāda jēga pārdzīvot visu iepriekš minēto, ja jūs neredz iespēju, ka beigās jūs būsiet laimīgi. Un vai vispār var paredzēt to, vai jūs būsiet laimīgi jaunajā vietā?
un izrādās kāds gudrs cilvēks uztaisīs par to pētījumu, un atbildi viennozīmīgi jā. Un pēc statistikas var apskatīties, kādi priekšnosacījumi, lai jūsu pārbraukšana būtu veiksmīga, vai arī kuras cilvēku grupas pārbraucot jūtas laimīgāks. Un viens no vislielākajiem faktoriem saskaņā visiem pētījumiem ir tas, cik jauns un cik sociāli aktīvs ir cilvēks. Un tas normālā valodā izklausās apmēram tā, ka, piemēram, ja ir studentiņš, kas staigā apkārt uzsējies, viņš daudz ātrāk iejutīsies nekā, piemēram, viņa māte, kas sēž mājās un kam nav baigi lielais tāds sociālais loks, ar ko viņi sazinās ikdienā. Un vai jūs būs laimīgi jaunajā vietā? Ir tāds sociologs vārdā Deivids Bārtrems, un viņš ir pētījis šo jautājumu. Saskaņā viņa pētījumiem sanāk, ka cilvēki, kas pārceļas no Austrumu Eiropas uz Rietumu Eiropu, saglabā aptuveni tieši to pašu laimīgumu līmeni, un tāpēc arī tas teiciens, ka nauda jūs nepadarīs laimīgāks, jo varbūt viņi paliek bagātāki, bet viņi tajā pašā laikā, viņi tas laimes indeks īpaši nemainās, bet, ja pārceļās no tādām valstīm kā Krievija vai Turcija, vai arī no Latvijas uz Ziemeļa Eiropu, tad tie cilvēki savukārt paliek īstenībā laimīgāki pēc statistikas. Protams, tas ir stipri individuāli, bet tajā pašā laikā statistika parāda vidējo aritmētisko cilvēciņu. Lielākā daļa cilvēku paliks laimīgāki, jo viņiem spēcīgi uzlabojas dzīves apstākļi un ir daudz mierīgāka ikdiena. Viņiem ir daudz nodrošinātāk, garantētāk un mierīgāk ikdiena, pēc ko arī īstenībā daudz no Latvijas izmisīgi dzenās. Pēc ka pat, ja tu pazaudēsi darbu, tev būs normāli pabalsti, tev būs daudz maz normāla medicīna, skola, izglītības sistēma te arī savādāk, un līdz pat koledžai tur viss pavēlt to darīt. No gaišās puses skatoties, ja salīdzina, kā bija, ja pārceļās uz citu valsts 20 gadus ātrāk vai arī tagad, tad tagad jums ir katrā telefonā ir WhatsApps vai Messengers vai vienalga, kas jūs sazvanīties savējiem, vienalga, kurā pasaules malā. Mūsdienās ir kaut kur pārcelties neskaitāms reizes vienkāršāk. Nevajag baidīties, vienkārši vajag draudzēties ar krustmātu Google un pārbaudīt visu informāciju un izpētīt visas iespējas. Un uz atvadā mēs jums gribēju pateikt pozitīvo ziņu, jo tas vien, kādi jums veidosies pieredze ar visiem šitiem sīkiem pārpratumiem un tā tālāk, jūs būs spiesti iemācīties komunicēt ar jauniem 6 cilvēkiem, tā kā jūsu komunitīvās spējas uzlabosies, un jūs būs iemācījušies adaptēties daudz sarežģītākām situācijām, un attiecīgi arī jūsu pašapziņa izaugs diezgan nozīmīgi. Ja jums dzīvē turpmāk būs kaut kādi izaicinājumi, jūs jau zinās, ka jūs ne to vien pārdzīvojuši un ne tam vien tikuši pāri, ka tas tikai stiprinās jūsu psihiju un morāli. Nevajag aizmirst, ka mēs arī Latvijā tomēr lepojas tiem, kas ir tur džins izgudrojuši, arī to Minox fotoaparātu un tam līdzīgi, vai ne? Tie visi latvieši, kas ir kaut kur devušies ārpus Latvijas, izcitušies un parādījuši to, kā mēs tomēr varam. Un uz šitās optimistiskās noces arī gribētu beigt. Šis bija ļoti netipisks manām kanālām, un es ceru, ka es to izstāstīju pietiekami saprotam, tā lai jums arī tas palīdzētu. Un es arī novēlu, lai jums tās grūtības nebiedē, bet tās jums palīdz izaugt pa labākiem cilvēkiem. Un kā vienmēr, ja tev patīk, uzspied like, un ja tu gribi redzēt kaut ko vairāk par Norvēģiju, tad uzspied abonēt, un tad jau YouTube algoritmi jums parādīs, tikko es būšu augšupielādējis kaut ko citu.